Rīgas Dinamo decembra mājas spēļu sēriju šovakar 8. decembrī uzsāka ar maču pret Austrumu konferences komandu Čeļabinskis Traktori, kuru no play-off zonas austrumos šķir 14 punkti. Mūsējie pirms šīs spēles atradās Rietumu konferences 13. vietā un -10 punktu attālumā līdz kārotajam astotniekam. Abām komandām šī bija ļoti principiāla cīņa. Čeļabinskis Traktors uz Rīgu ieradies pēc vairākiem zaudējumiem. Rīgas Dinamo savukārt labā noskaņojumā pēdējās 3 spēlēs izcīnījusi tikai un vienīgi uzvaras. Nu ko, principiālais mačs šovakar 8. decembrī. Tiesa gan spēle labāk uzsāk mūsu pretinieki, un pirmās trešdaļas 7. minūtē rezultāts ir atklāts 1-0. Vairāk noraidījumu pretinieku komandai, diemžēl, paliek neizmantot, un ejot lielajā pārtraukumā rezultāts ir nemainīgs. Arī otros vārtus šajā spēlē gūst pretinieku komanda, un rezultāts jau otrajā trešdaļā ir 2-0. Pēdējos mačos mūsējie izmanto skaitliskā vairākuma kombināciju, kur līdz metienam tiek novirzīts aizsargs Guntis Galviņš, un tas nostrādā arī šovakar. Mikls Indrašs atrod brīvo Gunti Galviņu, kurš neapstrādājot ripu raida to pretinieku komandas vārtos. Rezultāts dodoties pārtraukumā pēc otrās trešdaļas jau minimāls 1-2. Turklāt uzsākot trešo trešdaļu vēl viens noraidījums pretiniekiem, un trešdaļas sākumu mūsēji aizved skaitliskajā vairākumā. Ļoti daudz pretinieku komandas noraidījumu. Tiesa gan mūsējiem skaitliskais vairākums nenes kāroto rezultātu. Kad līdz spēles beigām ir atlikušas 45 sekundes, mūsējie nomaina Joakim Eriksonu pret 6. laukuma spēlētāju brīdī, kad uz pretinieku noraidīto soliņu sēž Filips Novaks. Spēle laukumā 6-4, tendenci uz vārtiem, metiens un Tims Sestito 45 sekundes pirms spēles beigām. Klātesošajiem līdzjutējiem sagādā papildu laiku arēnā Rīga. Spēles papildu laikā komandas ar vārdu guvumiem neizcēlās, un likteni šajā mačā izšķīra pēcspēles sodu metieni. Diemžēl, bet veiksmīgāki šajā sodu metienu sērijā izrādījās mūsu viesi, kuri, lai arī neizcīnīja 3 punktus, tomēr no Rīgas aizveda veselus 2. Pēc spēles mēs uz interviju lūdzām pretinieku komandas kapteini Darenu Quintu, kurš padalījās saviem iespaidiem par izcīnītajiem 2 punktiem Rīgā. After visiting here in Riga, 2 points earned in your schedule bank, but don't think you are so happy with that, no? No, we really needed 3 points. You know, we're fighting for playoffs, and we had it down to the last minute, and we just took too many penalties tonight, so we need to get better. Penalties? Why so many? I don't know. Maybe you know, we're just a lot of stick penalties. You know, we can't have that. A lot of tripping, a lot of hooking. We gotta start moving our legs and get better. The same as the Dynamo Riga in the East Conference. You are there. Where are you now? And you need to prepare for every game. How did you prepare for the visiting here in Riga? You know, we knew we had to come out hard. We lost 5-1 in Spartak 2 days ago, so we knew we had to have everybody going, get everybody moving, and you know, we played a hard game. They played a great game too. You know, it was a good game for both teams. A lot of talks after the moment that Dynamo tied the game. Why do you agree with that? I don't know. I mean, it's a tough call. And anything in front of the net, you know, it's tough. There's a lot of guys, a lot of bodies. You know, the refs try and do the best they can. So, you know, he said he was there and saw it, and said nobody hit the goalie. So, you know, it's we're happy to get 2 points though. Congrats. Thank you. Thank you very much. Thank you. Rīgas Dinamo rindās par spēles labāko spēlētāju tika atzīts pirmo vārtu autors Guntis Galviņš. Lūk arī viņa komentārs par aizdīto maču. Pēc spēles Rīgas Dinamo ģērbtuvē punkts ir izcīnīts, vai komanda ar šo rezultātu ir apmierināta, vai tomēr līdz galam kaut kāds spēles plāns nebija izpildīts. Guntis Galviņš kopā ar mums spēles labākais spēlētājs Dinamo rindās. Nu, plāns nebija izpildīts, vajadzēja uzvarēt, bet punkts arī ir punkts, un es domāju, beigās sasprojās un tikām līdz kaut kādam rezultātam. Pateicoties pretinieku komandas noraidījumiem, mums izdevās spēlēt skaitliskajā vairākumā, beigās 45 sekundes pirms spēles beigām arī izlīdzinājām šo rezultātu. Tavuprāt, kāpēc pretinieki tik daudz uz beigām noraidījās? Nu, es domāju, ka mēs beigās uzsvedām spēli, viņi arī bija paguruši, tāpēc muļķīgas kļūdas izdarīja, ko mēs mēģinājām izmantot. Jau otrā spēle pēc kārtas, kas hokeja valodā saka to one-timeru, tu iesit un šodien atklāja spēles rezultātu pēc Mika Indraša šādas piespēles, vai pēdējos treniņos kaut kā īpaši pie šādiem metieniem piestrādā? Nu, mēģinām, jā, kaut ko darīt, jo vairākums nav mums tā stiprākā puse, tā kā jebkurš metiens vārtiem ir bīstams un šoreiz sanāca. Šodien cīnījāmies pret Austrumu konferences komandu, kura pagaidām vēl netuvu nav pie play-off zonas. Nākamais pretinieks Nižņikamskas Ņeftihimis, kurš ir play-off zonā. Kā gatavojamies pret šo Austrumu pretinieku? Nu, noteikti gatavosimies labāk, jo šī spēle pierādīja, ka vajag labāk sākt, un es domāju, būs daudz labāka spēle. Vai par to punktu komanda ir mazliet priecīga?
Nu, mazliet gan jau ir, jā. Labāk punkts nekā zaudējums. Nākamo mājas spēli šeit, Arēnā Rīga, savu skatītāju priekšā mūsu hokejists aizvadīs jau ceturtdien, 10. decembrī, kad 8:00 vakarā pirmajā iemetienā Nūjas krustos ar Austrumu konferences komandu Nižņikānskas Ņefti Ķimiķi. Mēs aicinām līdzjutējus nākt un atbalstīt Rīgas Dinamo un iegādātais biļetes gan uz 10. decembra spēli, gan arī uz nākamo 13. decembra spēli, kad šeit Arēnā Rīga svētdien viesosies mūsu kluba nosaukuma biedri no Mīnskas, jo Dod ar Dinamo saucās pirmssvētku akcija kopā ar labdarības organizāciju Palīdzēsim LV. Un, dargie draugi, no katras pārdotās Rīgas Dinamo mājas spēles biļetes mēs ziedosim €1 labdarības organizācijai Palīdzēsim LV un tiem mūsu mazajiem līdzjutējiem, kuriem šajā pirmssvētku laikā ir nepieciešama palīdzība. Būsim aktīvi, būsim atsaucīgi, atbalstīsim Rīgas Dinamo un palīdzēsim mūsējiem uzvarēt.